Esiet sveicināti 2018. gada pēdējā raidījumā. Nu jau pavadām gada pēdējās dienas, pat stundas. Šajā reizē ielūkosimies raidījuma arhīva materiālos, lai atskatītos, kāds aizejošais gads ir bijis Smiltenes novadā. Kādi nozīmīgākie darbi paveikti un arī uzsākti, kādi gan nebijuši pasākumi, gan arī būtiski notikumi pulcējuši novada ļaudis un arī viesus. – 2018. gada sākumā Smiltenes novada pašvaldība turpina īstenot darbus, lai mazinātu dzīvojamā fonda trūkumu pilsētā. Pārmaiņas piedzīvo nepabeigtā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Daugavas ielā. Nekustamo īpašumu Smiltenes novada dome no privāta īpašnieka nopirka pirms 2 gadiem. Ar pašvaldības lēmumu nams nodots īpašumā pašvaldības kapitāla sabiedrībai Smiltenes NKUP. Daudzus gadus šī vieta, kas atrodas Tranzīta ielas malā, bija kā padomju laiku piemineklis. Būvdarbu rezultātā ieguvums būs ne tikai dzīvojamā platība, 24 dzīvokļi, bet arī sakārtota vide. Smiltenes pašvaldības līdzfinansējums projektam 172 000 eiro, valsts finansējums 200 000. Lai piesaistītu atlikušo finansējumu, Smiltenes NKUP ņēma kredītu 650 000 apmērā uz 20 gadiem. Dodot iespēju runāt un stāstu stāstīt mūzikai, savu 60 gadu jubileju atzīmē Smiltenes mūzikas skola. Svētku koncertā mūzikas stāstu pa dienām, pa gadiem, pa gadu desmitiem stāstīs skolas pedagogi, audzēkņi un absolventi. Gan jubilejas koncerts, gan arī Smiltenes mūzikas skola ir vieta, kur satiekas jaunība un pieredze, proti puse no esošajiem pedagogiem ir skolas absolventi. Kopumā 60 gadu laikā izglītības iestāde absolvējuši turpat 900 audzēkņi. 2018. gada ziemas augstums un sniega kupenes veicināja Smiltenes pusē vērot vēl nebijušas sacensības. Tepera trasē, kurā līdz šim spēkiem mērojās dažāda veida spēka rati, pirmoreiz par godalgām sacentās slēpotāju un motociklistu ekipāžas. Smiltene uzņēma Latvijas čempionātu skioringā un ziemas motosportā. Skiorings pēc savas būtības ir tautas sporta veids, kas sniedz iespēju ikvienam interesantam izmēģināt savus spēkus. Sacensībās var piedalīties gan ar sporta, gan ielas motocikliem. Man īsti nav sapratums, kā var izlavierēt starp tiem slēpotājiem un močiem. Man tas nav. Tur ir jāskatās, kā braucējs brauc. Tad tur kaut kādā brīdī ir jāpievalkās tuvāk, jāpalaižās vaļā, lai var, sekundes simtaļās tur jāizdomā, kā pareizāk, uz kur pusi. Reakcijai labai. Jābūt ļoti labai reakcijai. Ja nav reakcijas, tad nav braukšana. Viss varā sakrīt. Vienā čupā un tad ir diezgan bēdīgi. Bet tā ir ļoti ātri jārēģē. Paralēli skioringa sacensībām Smiltenes trasē norisinājās arī Latvijas čempionāts ziemas motokrosā ar solo motocikliem bērniem un pieaugušiem un kvadracikliem. Uz Smiltenes novada domei piederoša neapbūvēta zemes gabala pie Daugavas un Kalēju ielas krustojuma uzņēmējs plānoja būvēt vaļēji tipa pašapkalpošanās automazgātuvi. Ar šādu mērķi pagājušajā gadā pašvaldība izsludināja nomas un apbūves tiesību izsoli zemes gabalam Kalēju ielā 8. Izsolē pieteicās viens pretendents Mārupes novada uzņēmums. Par šādiem plāniem protestēja tūmā esošo māju iedzīvotāji. Pirmkārt, tā ir ķīmija, kuru lieto mazgājot, tie ir tie vaski, ar ko vasko, kas iet, jo ir vienkārši ir apsakotas tās, kur jau Valmiera valka, kur dzīvo cilvēki, kuriem logi ir visu vasku ciet un nevar notīrīt tos logus. Tad ļoti uztrauc, kad gruntsūdeņos iestā ķīmija un mums turpat ir aka vienīgais dzeramais ūdens. Iespēju rast kompromisu ar uzņēmēju iedzīvotāji kategoriski noraidīja, jo blakus mājai viņi vaļēju automazgātuvi nevēlas.
Smiltenes novadā iepazīšanās vizītē ieradās pirmā rezidējošā apvienoto Arābu Emirātu vēstniece Latvijā ar delegāciju. Viešņa no tuvo austrumu valsts iepazinās ar Smiltenes novadu un apzināja sadarbības iespējas. Vizītes programma bija plaša visas dienas garumā, lai priekšstats par novadu rastos dažādās jomās. Tās ietvaros vēstniece tikās arī ar futbolistiem un futbola kluba Smiltene un sporta skolas futbola treneriem, lai pārunātu iespēju labākajiem futbolistiem stažēties un gūt starptautisku spēļu pieredzi. 2017. gada sezonā uz Smiltenes novada futbolistu bāzes veidotā komanda izcīnīja Latvijas čempionu titulu U18 vecuma grupā. Lai stiprinātu sadarbību un iedvesmotu veiksmīgai uzņēmēju darbībai, Smiltenes novada dome pirmo reizi organizēja pasākumu jaunajiem uzņēmējiem, kurā godināja jaunos uzņēmējus, kas savu uzņēmēju darbību Smiltenes novadā reģistrējuši iepriekšējā gada laikā. Jaunie uzņēmēji kā veiksmes simbolu dāvanā saņēma Latvijas bankas kolekcijas sudraba monētu gadskārta. Saprotot to, ka darba vietas ir pats nozīmīgākais faktors, lai iedzīvotāju skaits novadā, jebkurā novadā pieaugtu un iedzīvotāji gribētu novadā dzīvot. Tādēļ mēs vēlējāmies noakcentēt tieši jauno radīto uzņēmumu, tādu pagodināšanu, pateikt viņiem paldies par to, ka viņi ir izvēlējušies uzsākt savu darbu tieši pie mums. Šodien šajā pasākumā pašvaldība savā veidā pasakās jaunajiem uzņēmējiem. Cik varbūt tev kā jaunam uzņēmējiem ir svarīgs varbūt šāds atbalsts, palīdzība? Palielam tas vairāk ikdienā izpaužās, tā kā es pie viņiem aizēju ar jautājumiem, es viņiem uzdodu jautājumus, ir atbildes, man palīdz, nosūt pie nākamajiem cilvēkiem, un tas viss tā kā ikdienā jūtams vairāk, un arī prieks, ka šitādi pasākumi tiek organizēti. 2017. gadā Smiltenes novadā reģistrēti 39 jauni uzņēmumi. Visvairāk pārstāvētas jomas – lauksaimniecība, mežkopība, mežizstrāde, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, pasažieru transporta pakalpojumi, kravu pārvadājumi, tirdzniecība, tūrisms un citas jomas. Lai pielāgotu skolas ēkas jaunajam mācību saturam, nodrošinātu mūsdienīgu sporta infrastruktūru un izbūvētu jaunu dienesta viesnīcu, 2018. gadā uzsākts darbs pie vērienīga projekta – mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā. Projekts ir ļoti apjomīgs. Kopumā Dakteru ielā 27 ietverti 4 būvprojekti, kas saistīti ar sporta laukumu pārbūvi, internāta jaunbūvi, mācība korpusi pārbūvi un sporta halas pārbūvi. Demontāžas darbos ietilpa gaitenis, kas savieno skolas vēsturisko ēku un padomju laika korpusu, kā arī jaunākais pirms 10 gadiem uzceltais lokveida korpuss. Skolai ir nepieciešama vajadzība pēc jaunām telpām un ir jāveido jauns būvapjoms. Uz esošiem vienstāvīgiem korpusiem nevar šo būvapjomu realizēt, jo šīm te daļām ir lentveida pamati, kas nespēja uzņemt jaunas slodzes. Tāpēc jādemontē un tiks veidots jauns būvapjoms. Vērienīgo projektu īsteno, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu 2 miljonu eiro apmērā. Bērzu sulu ražotne Birzīm, kas darbojas Brantu pagasta Kainaižos, tapa iespējams pasaulē pirmais sulu koku parks, kurš būs gan apskates objekts turistiem, gan arī mežs, no kura nākotnē tiks iegūtas sulas realizēšanai Latvijas un pasaules tirgos. Pasaulē ir ap 20 koku veidu, no kuriem var iegūt sulu pārtikai. Mūsu platuma grādos ir 3 veida sulu koki. Zināmākie ir bērs un kļava, bet vēl var iegūt arī no valrieksta, kas arī ir lielākais izaicinājums un arī eksperiments, ko iecerējis īstenot ražotnes īpašnieks. Tā ir ļoti garšīga. Man šodien pirmo reizi mūžā izdevās pagaršot. Pēc kā garšot? Man likās, ka tās tā kā cidonijas ar riekstiem. Viņi tek tad pat, kad kļavas, 2 reiz mazāk gan, bet ļoti, ļoti garšīgi. Ražotnes īpašnieks nākamajos gados sulu koku parku plāno papildināt vēl ar citām mazāk zināmām bērzu un kļavu koku sugām. Savukārt no melnajiem valriekstiem, ja tie ieaugsies, sulu varēs iegūt pēc aptuveni 30 gadiem.
Svinot Latvijas valsts 100 un godinot riteņbraukšanas tradīcijas novadā, norisinājās vēl nebijis pasākums vienības velobrauciens. Tā laikā dalībnieki veica vairāk nekā 100 km garu distanci, izriteņojot visus Smiltenes novada pagastus. Kopumā vienības velobraucienā piedalījās turpat 70 riteņbraucēji, no kuriem vairāk kā 30 nobrauca visu distanci. Brauciens noslēdzās Jāņukalnā pie lielformāta Latvijas karoga. Diezgan nogurdinoši, teikšu atklāti, kā bija. Bija kalni, bija tikai zemesceļš pa lielam, asfalts bija ļoti maz, tā kā nav problēma nobraukt 100 km pa asfaltu, bet pa zemesceļu tas ir pavisam cits stāsts. Par vienības velobrauciena dalībnieku kļuva ik viens, kurš kaut uz nelielu ceļa posmu pievienojās un nobrauca savām spējām un vēlmei atbilstošu distanci. Pasākuma organizatori bija patīkami pārsteigti, ka dalībnieku atsaucība bija lielāka kā prognozēts. Šogad dziesmu un deju svētkus aizvadīja Latvijas 100 zīmē, bet ne visiem bija iespēja klātienē vērot šo vērienīgo un nozīmīgo notikumu. Jāņukalna brīvdabas estrādē ar skaistu, emocionālu un patriotisku koncertu Es esmu Latvija Smiltenes novada amatieru mākslas kolektīvi ievadīja vasaras sezonu. Tie bija arī Smiltenes novada dziesmu un deju svētki, ieskaņas koncerts svētkiem galvaspilsētā. Kā ir būt sastāvdaļai dziesmu svētkos, kuri notiek 100-gadē? Noteikti tas ir liels pagodinājums, un tās ir dubultas emocijas, jo es piedalījos arī dziesmu deju svētkos 4 gadus atpakaļ, un tad jau bija, kad emocijas virmoja pārēm. Es domāju, šogad tas būs dubulti, būs jāatcerās. No Smiltenes novada uz svētkiem Rīgā devās vairāk nekā 500 amatieru mākslas dalībnieki. Lai pamestajiem un neapdzīvotajiem nekustamajiem īpašumiem piesaistītu cilvēkus, kas vēlas veidot vietu, kur dzīvot, Smiltenes novada pašvaldība izveidoja dzīvojamā fonda interaktīvu karti. Tajā vienkopus redzami pašvaldības un fizisko vai juridisko personu īpašumā esošas lauku viensētas, dzīvojamās mājas un citi nekustamie īpašumi. Ar šīs kartes palīdzību radīta iespēja ikvienam, kurš meklē vietu savai dzīvesvietai, vienkopus saņemt informāciju par novadā pieejamajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī sniegta palīdzība tiem, kuri ir gatavi savus nekustamos īpašumus pārdot vai izīrēt. Smiltenes kartingu trase uzņēma Latvijas čempionātu, kurā startēja arī elektrokarti. LMT Autosporta akadēmijai izdevās radīt unikālu projektu nevien Latvijā un Eiropā, bet arī pasaulē. 2018. gadā Latvijas čempionāta ietveros pirmo reizi atsevišķā izveidotā klasē trasē devās arī elektrokarti. Pateicoties tam, ka Latvijā ir 2, manuprāt, tādi lieli guru, kas iet šajā sfērā kā elektro un attīstās un mēģina, tas ir Artis Daugins Liepainieks un Andrs Dambis, arī mūsu sportists bijušais, kas tieši tajā strādā, tad mēs kopā ar viņiem sākām veidot šādu te domu, ka mēs varētu Latvijā arī uztaisīt elektrokartingu, jo, kā mēs zinām, elektra tomēr ir zaļā, zaļā domāšana, jā. Līdz ar to tas ir perspektīva, jo, kā es zinu to, ka ļoti daudz lieli uzņēmumu koncerni ir arī pateikuši to, ka viņi ar 20. gadu vispār iekšdedz zinējis pat neražos. Tad mēs arī esam spieši skatīties uz priekšu, un kāpēc gan mazā Latvija, lai nebūtu viena no tām, kas to mēģinātu. Kā pauda akadēmijas vadītājs, elektriskās automašīnas ir autosporta nākotne. Jau tuvākajos gados katrā valstī būs šāds čempionāts, jo elektrotehnoloģijas autoindustrijā ienāk ļoti strauji. Smiltenes novada pašvaldība publiskai apspriešanai nodeva Smiltenes pilsētas baznīcas laukuma būvniecības ieceres materiālus. Vērienīgais projekts paredz virkni izmaiņu pilsētas centrā un tā ielu posmos. Sākot jau ar vairāku 10 gadu veco ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūvē līdz pat autoostas pārcelšanai, kā arī esošo ielu un krustojumu parametru maiņai.
Viens no galvenajiem mērķiem ir uzlabot infrastruktūru, lai tā būtu piemērotāka uzņēmēju darbībai un, protams, arī iedzīvotājiem. Kā pakārtotais mērķis, protams, ir palielināt autostāvvietu skaitu centrā un sakārtot visu nepieciešamo inženieru infrastruktūru. Ar to ir domāts gan lietusūdeņu kanalizācija, kura nestrādā pilnvērtīgi, un šī vecā sistēma jau ir savu laiku nokalpojusi un grūst ciet. Tāpat arī ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli, kuri vēl aizvien nav centrā visām ēkām pieslēgti. Tas ir apgaismojums, kurš līdz šim centrā vēl aizvien nav bijis līdz galam nekad izbūvēts. Un citas problēmas. Vēl varu minēt, kad arī asfalts pēdējo reizi baznīcas laukumā ir atjaunots pirms 15 gadiem un ir nokalpojis savu. Uz Smiltenes pilsētas baznīcas laukuma būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme un prezentācija atsaucās neliels uzņēmēju un iedzīvotāju skaits. Vasaras vidū jaunu ietērpu ieguva Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca. Daļu ēkas ieskaujot sastatnēs, dievnamam sākās ceļš uz ilgi gaidītām pārmaiņām. Notika darbi, lai torņa jumtu klātu jauns segums. Vecais kalpoja turpat 160 gadus. Tā vietā augstais torņa jumts ieguva cinkotu un rūpnieciski krāsotu skārda jumtu. Nostāvējis 150 gadus melnais regulāri krāsojot un tam līdzīgi, tad šis stāvēs noteikti tikpat ilgi. Ja vien viņu nesašaus, lai kaut kā savādāk nebojās mehāniskajā. Galvenais, lai kara nebūtu. Tad baznīca stāvēs. Jumta atjaunošanai 20 000 eiro piešķīra Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Smiltenes novadā, kā pilsētas teritorijā, tā novada pagastos notika un vēl turpinās vairāku autoceļu un ielu pārbūves darbi. Kopumā vairāku projektu ietveros pārbūvēti virkne pašvaldības autoceļi novada pagastos, kā arī vairāki Smiltenes pilsētas ielas posmi. Darbu realizācija iespējama pateicoties piesaistītajam Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumam. 2018. gadā piepildījās gadiem lolots sapnis. Smiltene ieguva stadiona servisa un skatītāju tribīņu ēku. Līdz ar to pilsētā dažādu sporta aktivitāšu dalībniekiem un viesiem ir nodrošināti mūsdienīgākie apstākļi un sakoptāka vide. Būvprojekta ietveros izbūvēta stadiona servisa ēka un skatītāju tribīnes ar kopējo apbūves platību vairāk nekā 600 kvadrātmetri. Palsmanes iedzīvotājiem un ikvienam viņu viesim pieejama jauna sportiskā aktivitāte. Šogad Palsmanē atklāja disku golfa parku. Disku golfu spēlē līdzīgi tradicionālajam golfam, tikai bumbiņas vietā, kas jāiesit bedrītē, šeit jāmet disks un jātrāpa speciālā grozā. Tā ir aizraujoša un aktīva spēle visai ģimenei, draugu pulkam, darba kolektīvam, un to var spēlēt no bērnības līdz pat sirmam vecumam. Latvijā šis sporta veids ir salīdzinoši jauns, bet pamazām tas iegūst arvien lielāku popularitāti. Palsmanes disku golfa laukumā jeb trasē ir uzstādīti 9 grozi. Pēc noteikumiem, lai rīkotu sacensības, nepieciešami 18, ko palsmanieši plāno īstenot. Rudenī notikušajās 13. Saeimas vēlēšanās kopumā no visiem balstiesīgajiem iedzīvotājiem nobalsoja 54,60%. Tā ir zemākā vēlētāja aktivitāte parlamenta vēlēšanās kopš neatkarības atjaunošanas. Aktīvākie vēlētāji bija Vidzemē, kur nobalsoja 60,96% balstiesīgo. Vēl labākā aktivitāte bija Smiltenes novadā. Pie vēlēšanu urnām devās 63,91% balstiesīgo. Smiltenes novadā vislielāko vēlētāju atbalstu guva jaunā konservatīvā partija.
Smiltenes novada pašvaldība īsteno projektu, lai sakārtotu infrastruktūru Celtnieku un Limbažu ielā un Gaujas ielas galā. Šī paša projekta ietveros, kas paredz Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizāciju, notiek rūpnieciskās ražošanas ēkas būvdarbi. Ēka būs karkasa tipa celtne, ražošanas telpa vienstāvīga, birojas 2 stāvos. Neieskaitot ārtelpas, kopējā platība nepilni 800 kvadrātmetri. Uz doto brīdī ir iedzīti 9 testa pāļi. Tad, cik pēc dinamiskās pārbaudes, ja visas pārbaudes būs pozitīvas, tad mēs varēsim turpināt pāļu izgūves darbus. Un attiecīgi pati ēka ir metāla konstrukcijas karkas ēka, kas ir apšūta sendviču paneļa tipa paneļiem. Un principā arī viņai sadalīta gan ir ražošanas zona, gan arī biroja vajadzībām arī atvēlētas telpas, un attiecīgi ir izbūvēts viss inženieru komunikācijas. Projekts ir vērsts uz uzņēmēju darbības attīstību un uzņēmēju atbalstu. Ražošanas telpas piedāvās nomā uzņēmējiem, rīkojot konkursu. 6 dienās radīt lielformāta gleznas. Šādu izaicinājumu sev meta 14 Smiltenes un Balvu novada mākslinieki amatieri, kas piedalījās starptautiskā Latvijas un Somijas mākslas projektā. Visi gleznojumi tapa uz baneriem, izmantojot mitrumizturīgas alkīda krāsas. Kā interesants papildinājums fluorescējošās krāsas, kas attiecīgā apgaismojumā gleznojumiem rada citu interesantu skatījumu. 2019. gada pavasarī sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību tos izvietos brīvā dabā. Neilgi pirms Ziemassvētkiem Smiltenē Galdnieku ielā atklāja Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta centru Smiltene. Centrs ir sociālo pakalpojumu aģentūras struktūrvienība un līdz ar tā darbību paplašinās pakalpojumu klāsts, kur audžu ģimenes, viesģimenes, aizbildņi un adoptētāji varēs saņemt palīdzību. Šobrīd Latvijā darbojas 14 speciālās audžu ģimenes un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri. Sociālo pakalpojumu aģentūras struktūrvienības ir 5. Finansējums ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centra darbībai Smiltenē paredzēts no valsts budžeta līdzekļiem. 2018. gada nogalē Smiltenē Daugavas ielā svinīgi atklāja pārbūvētu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku. Lai veicinātu dzīvojamā fonda paplašināšanu un spētu nodrošināt novada uzņēmumu speciālistiem dzīves vietas, Smiltenes novada dome, kā nepabeigtu ēku savā īpašumā, to iegādājās 2015. gadā. Lai īstenotu būvniecības procesu 2017. gadā, ēku nodeva apsaimniekošanā pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Smiltenes NKUP. Ar daudzdzīvokļu mājas būvniecību izdevies ne tikai sakārtot vēl vienu teritoriju pilsētā, bet arī radīt jaunas 24 dzīves vietas. Ēkā izbūvēti 8 vienistabas, 8 divistabas un 8 trīsistabas dzīvokļi. Kopējās ēkas būvniecības izmaksas 1 037 990 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Būvdarbus veica SIA Voltek. Tāds 2018. gads ir iemūžināts raidījumu Nedēļas Smiltenes novadā ietveros. Jaunajā 2019. gadā ikvienā mājā, ikvienā ģimenē, ikvienam no jums novēlam laimi un veiksmi, dzīvesprieku un veselību, mīlestību un saticību. Uz redzēšanos jaunajā gadā. Mūsu tikšanās laiks un vieta nemainīga. Kanāls RTV ik svētdienas vakaru 19:00. Laimīgi jums visiem!